Tātad labu rītu tautā Latvijā. Nu, gribēju mazo video ierakstīt, es te bišķi iekūlos piņķos. Skatos, ir Rīgā tam Agrim Ozoliņkevičam uztaisīts formējums Dieva sodība. Nu, viņi raksta Dieva godība. Bet, un titulu lapā tajā video redzu kaut ko tur dziedās, aleluja, Dievs ir labs, vai vēl kaut ko atkal, jā. Tauta Latvijā, Dievs ir labs, bet aizvien vairāk un vairāk es saprotu savu bēdīgo stāvokli un saprotu jūsu bēdīgo stāvokli. Jo Dievam nevajag šīs visas dziedāšanas, kā jau es ar Marku vienreiz vai vairākas reizes runājis Marku Incenbergu no Draudze Elūksnē, jā. Vismaz viņam droši teicis un arī noteikti jums un savos video, kad mums ir jāizmet ārā visi šie debīlie korgi, morgi, šmorgi, visas, kas tur, viss šitās miskastes, ko sanesuši sapulču vietās iekšā, jo vai vecās derības laikā praviešu kādās visās grāmatās nav tik daudz teksti par to, kur Dievs raksta, ka viņam riebi šīs visas gaudošanas, visas šīs tēlošanas, šīs liekuļošanas, šīs, nezinu, tur, visas šīs izdarības, un kas pretī ir jāliek? Svētā dzīve. Tikko arī skatos Dāvids Gleški ielicis no rīta raidījumu, vai izejiet ārā no pasaules, izejiet ārā no tām vietām, kas jūs tur velk atpakaļ, kas jūs tur, nezinu, kārdina un to un šo un ko, jā. It kā pa skaisto arī runā. Tieši šo pašu, jā. Tieši šo pašu arī saka, izejiet ārā no pasaules. Saprotiet, kā tas kādreiz pasaulīgie saka, kad to kolhoznieku var no kolhoza, nezinu, izdzīt, jā, bet kolhozu no kolhoznieka laikam nevarot, jā. Nu, un tieši tāpatās, vai ne, par šiem visiem ticīgajiem, kad nu es nezinu, šo stulbumu nevar izdzīt ārā, laikam, saprotiet? Un galvenais, ka visi šie līderi, es skatos, nu, liekiet iekšā, vienalga, tur tas, nu, Ozoliņkeviči, tur abi, tur baptistu kādas, Dainis Pandars vai Oleksa un nezinu, tur Jencīši un Žauneri, un jebkuru liekiet iekšā. Nu, saprotiet, pilnīgs kolhos, ja drīkst tā teikt, jā. Pilnīgs kolhos viņos, jo no viņiem jau rodās šīs, kā es jau vakar vai kad video teicu, maldu, visas lietas, visas mācības, tas viss ceļās no kurienes, ne jau no zālē sēdošajiem, tas ceļās no tiem, kuri no kancelēm runā. Tātad sātans vienmēr nāks un izpaudīsies caur šiem oratoriem, caur šiem runātājiem. Saprotiet, tauta Latvijā. Un sātans pievils tos cilvēkus, tajos iesējas visu šo, kā būtu, jo lielākais vairums, kā es teicu, Dievs mierīgi var iztikt bez šīs mūzikas, bez šīs gaudošanas, jo tas Dievu tracina, tas Dievam riebi un tas Dievam derdzās. Saprotiet? Jo ja šie cilvēki visi paskatieties, ja, cik daudz šie cilvēki ir pasaulē, Draudze Golgāta, Dana, kā es teicu, Džeks, ja, nu, Džeks, mati nokrāsoti, īsi kā puišeļiem 4. klasē, ja? Nu, tātad Džeks un viņas vīrs, ja tā drīkst teikt, tad man jau bija tāds viens video, kur Džeks ir aprecējis Džeku, ja? 2 Džeki draudzē, vīrs un sieva, ja? Nu, sodomija, saprotiet? Un visas pārējās atžgārnības, uzplēstie džinsi, pasaules modes, šie uzturētāji un visas krāsotās koši lūpas un viss šitie feisi un viss šie debilie riņķi, nezinu, degunos, dibenos ausīs un ķēdes kaklos un krusti, ja, un viss salikts, nu viss ir tā uzķūningots, kad aiziet uz to auto egzotika Ķīpsalā, ja, apstieties, kā ir uzķūningoti tur atvesti autiņi, ja, Bembi un Merši un kas, ja, saprotiet, šādi visi ir uzķūningojuši savus feisus, ja, savus tuškas ķermenīšus, ja, ietērpuši visās šmaķjo, ja, kā tas ir drēbēs šitajās visās, ja.
Un nerunājot jau par neizmainītām šīm sirdīm, ja, par neizmainītiem šiem prātiem, un visi tik saka, tas kungs ir labs, un to kungu slavēsim. Tauta Latvijā kādu kungu? Kuru kungu? Taču lielais vairums jums jāsaprot, ka Sātans ir jūsu kungs. Sātans ir jūsu kungs. Ja tavs kungs būtu Jēzus Kristus, Bībeles Jēzus, tad tu būtu bikla, bīga, paklausīga, klusa kā pele. Tā kā Dievs Bībelē to ir aprakstījis par sievietēm, ja? Tad nebūtu šis Jezibeles gars. Gandrīz 2., 3. sieviete draudzēs ir Jezibeles gara vadīta un piepildīta un pārņemta. Neticiet, parunājiet. Man iznāk parunāt ar vīriem, ar šo sievu vīriem, kuras tad svētdienās tur sit pa korgiem un slavēsim to kungu, ja? Un mājā, piedodiet, dračī vīrus tur trobelē un nepaklausa, kur es noklausos. Galvenā lieta ir nepaklausība. Arī Dāvids te vienu dienu ir uztaisījis kaut kādu video 1400 skatījumi, ja? Kad jūs nepadevīgās, nepaklausīgās sievas, es neskatījos to raidījumu, bet jūs saprotiet stāstu, kad pus pasaules šie visi, ticīgie šie, nezinu, tur blogeri, mācītāji, teologi, visi par to runā, stāsta un sūdzās, ja? Un tas viss ir, ja? Un tad jūs izajiet ar šiem stulbajiem visiem, tad labāk būtu paņēmuši kapļus un grābekļus rokā un aizgājuši uzrakt zemi dārzā, ja? Būtu daudz labāk un būtu tev barība un Dievs būtu priecīgs arī par to, ka tu čakli strādā, ja? Savā tur ģimenes labā un kaut kas izaug, ja? Tāpēc es skatos uz visu šo liekulību, jo tāpēc, ka medaļas, ja mēs visi dzīvotu tā Dieva gribā, tad man nebūtu pretenziju, tad es tā, šie mājās tā dzīvo, reku svētdien atnāk ar, ar tīru sirdsapziņu vai tīru sirdi un dzied un to un šo un uzspēlē, ja, jo tā viņi mājās dzīvo un viss saskan un kā saka, medaļas viena otra puse. Bet netiek dzīvots, visas praviešu grāmatas apraksta, ja, par ticīgajiem, par tā laika un to liekiet iekšā mūsdienās par atkrišanu, par nepaklausību, par, kad dzeloņi jāliek jums tur mutēs un dzelžņi un laužņi un jūs kādi un šitādi un ietiepīgi un nepaklausīgi un labā nīdēji un visu un šitie te, ja, bet kaut kādu kungu svētdienā piesauc, ja. Skaidrs, kurš ir kungs, ne Jēzus, un ja, es arī aizvien vairāk un vairāk sadzirdu visādus raidījumus, kur ir par to, ka ja kaut kādus Jēzus arī piemin, tad paši ir izdomājuši sev Jēzus. Reāli, es vakar atkal dzirdēju vienu sludinātāju vai kaut kādu mesiģu, kur bija teikts, ja, ka katrs sev iedomājās tādu Jēzu, kādu grib. Tā kā, saprotiet, komunicē ar tādu, ne ar Bībeles, ne ar īsto, bet tādu, kāds viņam patīk, labs un iedomājies un uztaisīs cilvēks pēc sava tēla un līdzības to Jēzu, ja, un nelasa Bībelē, kāds īstenībā Jēzus ir. Es teicu Anānija un Safīra, vai kā bija tas vīrs ar sievu, ja, kurus iznesa no sapulces vietas ārā beigtus mirušus jaunās derības laikā, sekundes laikā novāca no trases. Kas? Es visiem teicu, tas ir Jēzus Kristus, kurš nogalināja 2 cilvēkus mierīgi jaunā derībā. Šāds ir Jēzus tauta Latvijā, tāpēc bīsimies Dieva.